Bet es te teikšu labvakar visām, kas ir pievienojušās mūsu sievietēm 50+ webinārā. Pēdējā laikā sanāk vairāk runāt par veselības lietām, un tas ir dabiski. Šādai auditorijai veselība ir vienmēr bijusi pirmajā vietā, un ar gadiem arvien lielāka nozīme ir veselībai. Un pirmo reizi mēs runāsim par redzes problēmām. Un jūs jau redzējāt, kad saruna būs ar Viju Bušu par dabiskas redzes atjaunošanu. Un vispirms jau es došu vārdu Vijai mazliet iepazīstināt ar sevi, un tad jau sarunas veidā turpināsim šo webināru. Vija? Jā, paldies. Labvakar, meitenes. Iepazīstināt ar sevi. Tas ir diezgan tāds garš stāsts faktiski. Es varu teikt, es esmu dabiskas redzes atjaunošanas skolotāja vai speciāliste, bet to es daru tikai pēdējos 13 gadus. Mana pamata izglītība ir mežkopība, man ir arī maģistra grāds vides zinātnēs, un es esmu 20 gadus nostrādājusi valsts mežu sistēmā un 15 gadus valsts dabas aizsardzības sistēmā, un tikai tad, tā pavisam dīvainā veidā, sapratusi, ka es negribu vairāk strādāt valsts iestādē, aizgāju prom no darba, nezinādam, ko es darīšu tālāk, un tad man atnāca ziņa, ja tā varētu teikt, ka es varētu mācīt šo redzes atjaunošanu. To man ieteica mana jogas skolotāja, un sākumā es absolūti nepieņēmu tādu ieteikumu, jo man tā lieta neinteresēja, kaut arī es biju pat atjaunojusi redzi. Bet, pamazām es sāku interesēties un sapratu, ka Latvijā nekā tāda nav, un atradu, ka Amerikā ļoti liels iespējas apgūt šo lietu. Es no sākuma pasūtīju vienu autora grāmatu un 6 diskus, iztulkoju un sāku vadīt nodarbības, bet tad sapratu, ka vajag tomēr kaut kādu stipru papīru, un devos uz Ameriku un apguvu šo dabiskas redzes atjaunošanas metodu, ieguvu certifikātu, un tad sāku tā nopietni strādāt. Un es esmu jau 13 gadus vadījusi nodarbības, pieņēmusi cilvēkus individuālās konsultācijās, braukājusi apkārt pa Latviju dažādās vietās, vadījusi tādus ievadu seminārus, arī nedēļas nogalas seminārus. Diezgan tā aktīvi darbojos un redzēju, ka cilvēkiem ir liela interese un daudziem arī palīdz. Un tad es pamazām sāku saprast, ka mūžīgi es nedzīvošu, kad iet uz priekšu, un sapratu, ka man ir jādomā par to, kurš man darbu turpinās. Un tur atkal bija tā interesanti, ka man atnāca ziņa par vienu konkrētu meiteni, kura varētu to darīt, bet viņa bija tik gudra, ka man ieteica organizēt grupu, apmācīt grupu, cilvēkus, kas varētu turpināt manu darbu. Un to mēs paveicām, 12 cilvēki saņēma certifikātus un vairāk vai mazāk aktīvi jau darbojās. Un es viņiem šeit tad dodu padomus un paskatos, kā viņi strādā, un šis darbs turpinās. Un es esmu ļoti gandarīta, ka tā tas notiek, jo faktiski vienam to vezumu vilkt ir diezgan grūti. Tas īsumā par mani. Tātad sākās jau arī ar to, ka pašai nācās to redzi vispirms atjaunot, un tad bija tā ticība, ka tas ir iespējams. Jā, ticība man ir bijusi kopš bērnības, ka cilvēks visu var, ja viņš tiešām grib. Bet pašai nācās redzi atjaunot tad, kad pēkšņi diezgan īsā laikā aizgāja vistuvākais cilvēks, un īsā laikā es kļuvu ļoti tālredzīga, tuvumā, neko nevarēju izlasīt. Un tad es atcerējos, ka man kāds sirms galdnieks ar ļoti labu redzi bija uzdāvinājis grāmatiņu par šo metodi, un es ar tās grāmatiņas palīdzību veicu vingrinājumus un atjaunoju savu redzi. Un vēlāk man ir vairākas reizes, 3 vai 4 reizes es esmu atjaunojusi redzi tad, kad tāda psiholoģiskā pārdzīvojuma rezultātā tā šausmās. Un man nav ne mazāko šaubu, ka tas ir iespējams, un es zinu, kā to darīt. Un tāpēc es labprāt arī stāstu cilvēkiem, ka tas ir iespējams, bet vienkārši vajag vēlēties, gribēt un darīt.
Nu, bet noteikti nepietiek tikai ar vēlēšanos un gribēšanu. Un kas ir vispār tā kā pamatā? Es saprotu, ka to nevar vienā webinārā visu tā kā izstāstīt un iemācīt, bet kas ir pamatā? Vai tie ir vingrinājumi, vai tas ir diēta, vai tas ir kaut kāds burvju triki? Jā, Joks, protams. jā, diēta tur nav pamatā, vienkārši veselīgs uzturs, un tas nav arī nekādi triki un brīnumi. Bet ir tā, ka šīs metodas autors Ņujorkas acu ārsts Viljams Beits, kas jau sen ir miris, viņš apmēram Ļeņina laika biedrs bija, viņš secināja, ka visu redzes problēmu pamatā ir saspringzinājums. Tātad gan tuvredzība, gan tālredzība, astigmatisms, šķielēšana, arī katarakta un glaukoma ir saspringzinājuma rezultāts. Un šis saspringzinājums ir tas saspringzinājums, ko veido acu muskuļi, tātad tieši acīs, saspringzinājums visā ķermenī, fiziskais saspringzinājums, un arī tā emocionālā spriedze, mūsu negatīvās atmiņas, mūsu tādi psiholoģiski pārdzīvojumi, kas visi pāriet fiziskā saspringzinājumā, un tad noteikti arī pāriet uz kādu konkrētu orgānu un arī uz acīm. Tātad visu redzes problēmu pamatā saspringzinājums, un tas, kas ir jādara, kas ir pamatu pamats, jāiemācās atslābināties, atslābināt acis, atslābināt ķermeni un atslābināt prātu. Un tā prāta atslābināšana, protams, ir visgrūtākais, bet to arī var izdarīt ar meditācijām un tam līdzīgām lietām. Nu, tātad, protams, nepietiek tikai ar gribu, bet es vēlos teikt, ka tieši griba, tas, tā motivācija, tas ir tas pamats. Ja es kaut ko gribu darīt, tad es arī eju uz priekšu. Bet ja man īsti nav vēlēšanās, tad nevajag sevi mocīt. Bez tam ļoti svarīgi ir tā ticība, tā pārliecība, ka tas ir iespējams. To mēs varam iegūt no tiem konkrētajiem piemēriem, no tiem cilvēkiem, kas ir ķērušies klāt pie savām redzes problēmām un tikuši vaļā no brillēm, tikuši vaļā arī no katarakts un glaukomas. Bet tas ir smagāks darbs un tas ir atsevišķs stāsts. Bet tuvredzība, tālredzība, astigmatisms, šķielēšana, slinkā acs, dominējošā acs, tās visas ir lietas, ko mēs varam mainīt, ja mēs gribam to darīt, ja mēs ticam, ka tas ir iespējams un ticam, ka katrs mēs to varam izdarīt un ja mēs strādājam. Regulāri darbojamies. Un tie vingrinājumi, kas ir visā šajā metodē ietverti, faktiski vingrinājumi nav īstais vārds. Drīzāk tāda, angliski viņi saka drills, tā, latviski arī varētu teikt tāda drillēšana. Tāda drusku rotaļīga, pavirša tāda nodarbe ar savām acīm, ar visu savu ķermeni, un nekādā ziņā tur nav nekā perfekta. Tāpēc, ka dabā nekas nav perfekts, un tāpēc arī mēs paši tādi neesam, un cenšamies nebūt tādi, un, tāds ir tas ceļš, redzi var atjaunot. Un redzi var atjaunot arī pēc 50, kā es saprotu. Protams, pēc 90 un pēc 110, jā, var, ja tikai grib. Jā, cik es zinu un esmu dzirdējusi, ka tas ir jau tā kā sabiedrībā pieņemts, un tas ir normāli, ka tev jau tuvojas 50, skaidrs, ka tev redze bojāsies, bet tā laikam nav īsti jābūt, jo, liekas, tā nav acu slimība, tas ir ar vecumu, Brilles vajag, skaidrs, tev ir pāri 50. Jā, bet tas laikam ir tā kā stereotips. Ne? Citam ir tās brilles un citam nav. Bet, ja, parasti tā redze sāk šķobīties ap 40, un tad cilvēkiem iestājas populārākā problēma ir tā saucamā vecuma tālredzība, jeb presbiopija, kad mēs tālumā redzam, bet tuvumā vairs īsti neredzam. Un, ja tādā stāvoklī mēs aizējam pie ārsta, tad ārsts apstiprina, tu mīlīt esi vecs, tev tagad pienākās brilles, un mēs klausām pavēlēm, jo mēs esam uzauguši ar šo klasisko medicīnu. Mēs zinām, ka brilles ir jāvelkā, jo tu esi vecs un citādi tu neredzēsi un aiziet. Bet ja tajā brīdī jūs zināt par šo metodu un sāktu savus acis vingrināt, jūs mierīgi tiktu vaļā no tās tālredzības. Bet,
ārsti jums teiks, ko tu muļķojies, ko tu aušojies, tāda metoda nekur neder. Un kad ir cilvēki, kas ir uzlabojuši redzi un iet pie ārstiem, lai izrakst vieglākas brilles, tad ārsts saka, kāpēc tu tici tādām muļķībām? Un kad šis cilvēks viņam pajautā, bet vai tad jūs neesat neko dzirdējis? Tad man viena meitene stāstīja, ārsts atbild, jā, tur Krievijā esot viens kaut kāds, bet tur nekāda īsta rezultāta jau nav. Es gribu teikt, ka vismaz mūsu valstī acu ārstiem neko nestāsta par šo problēmu, un tāpēc, ka tā nav medicīna, tā ir alternatīva pieeja, un man šķiet, ka lielākai daļai no viņiem pašiem arī nav intereses un vēlēšanās kaut ko uzzināt, un tāpēc mēs tā arī dzīvojam ar brillēm. Nu, jā, droši vien, ka nav vēlēšanās, un arī tā kā jau, farmācijas biznesam arī vajag, kā saka, klientus. Bet, tiešām, vai Latvijā nav tādi ārsti, kas arī atzīst šo metodi? Ir, ja? Ir, un es pazīstu kādus 2, 3. Jā, man nav bijusi tāda iespēja. Es neesmu arī tā mēģinājusi aptaujāt acu ārstus, ko viņi par to domā. Bet es dzirdu, ko stāsta mani klienti, kas ir bijuši pie acu ārstiem, ko tie ārsti viņiem saka. Ir acu ārsti, kam vispār ir tāda holistiska pieeja, un kas uzskata, ka var cilvēku ārstēt gan ar klasiskās medicīnas paņēmieniem, gan arī ar kaut kādām alternatīvām metodēm, ja ir pierādījies, ka tās strādā. Un šī metoda tiešām, viņa jau pasaulē ir ļoti populāra. Mums Baltijā ļoti maz, Latvijā, kad es sāku, es biju vienīgā, un tagad ir mani konsultanti, mani skolnieki, bet viņi nav populāri, bet ja jūs paskatīsieties Amerikā, tur ir 100 dabiski redzes konsultanti, un viņi sadarbojās ar acu ārstiem, un acu ārsti pat brauc uz konferencēm, kas ir par šo tēmu, viņi brauc un piedalās un klausās. Mums, diemžēl, vēl tas ir tādos bērnu autiņos. Vienīgi es varu teikt, ka doktora aizsilniece, kuru jau droši vien visi ir dzirdējuši un pazīst, viņa šo metodi atbalsta, un viņa vienmēr sūta savus pacientus pie manis, un viņa man arī uzaicināja ar prezentāciju ārstu biedrības konferencē. Tas gan bija attālināti, bet, lai es pastāstītu par šo metodu, un tas bija konkrēti arī par bērnu redzi. Tā kā ir cilvēki, kas to uztver nopietni un pieņem, un arī cenšas popularizēt, bet kopumā diezgan drūmaina. Skaidrs. Bet, šis, kad doktora aizsilniece jau tā kā atzīst un jūs aicina piedalīties konferencēs, tas jau tā cerīgi skan, ka varbūt ar laiku tiks mazliet lielāka uzmanība pievērsta, jo es skatos arī tāpat kā doktors Silvijas Ābels, kas jau bijusi mums laikam 2 vai 3 webināros mūsu grupā. Viņas šī GAPS pieeja pamazām lēnām, bet tomēr gūst atsaucību arī ārstu vidū un cilvēku vidū. Tā kā jācer, ka šīs alternatīvās metodas tiks arī kādreiz novērtētas. Jā, es arī biju uz viņas grāmatas prezentāciju, jūs arī tur bijāt, vai ne? Un es arī ieminējos par to, ka tie viņas ieteikumi un tie ārstu ieteikumu noliegumi varētu nākt atpakaļ, jo, es, piemēram, pati neesmu piedzīvojusi, bet es esmu gatava uzklausīt jebkuru acu ārstu, kurš man teiktu, ka tās ir muļķības. Jo faktiski arī GAPS programma jau ir ļoti pretrunā ar klasisko medicīnu. Daudz ko apgāž no tā, ko ārsti iesaka. Un arī šī metoda, ko es mācu, arī ir tāda, kas ir ļoti pretrunā ar ārstu ieteikumiem, kaut vai, piemēram, par sauli. Jums visiem stāsta, nesājiet saules brilles, pasaka Dievs, jūs sabeigsiet redzi, ja jūs staigāsiet bez saules brillēm. Bet beidz māca, un visi viņa turpinātāji māca, saule ir pirmā barība. Staigājiet bez saules brillēm, esiet saulē, lietojiet šķirmīšus, ja jums saule spīd tieši acīs, bet nelieciet saules brilles, jo tās filtrē saules gaismu, saules enerģiju, kuru jums ir nepieciešama veselīgai redzēji. Un arī par to pašu briļu valkāšanu.
acu ārsti jau saka, ka pat mazam bērnam tikko parādās redzes problēmas, uzreiz jāvalkā brilles. Nu, šausmas. Bērniem līdz 6 gadiem redze var būt ļoti, ļoti mainīga, jo aug ķermenītes, aug actiņas. Ir visas, nu, kā lai saka, pasaules iepazīšana, un bērns ir tāds ar brīžiem ļoti nestabils, nelīdzsvarots, un redze šūpojās līdz no galējiem plusiem līdz mīnusiem. Un tad uzlikt brilles, tas ir vissliktākais, ko var izdarīt, jo cilvēka ķermenis jau pielāgojās un atveseļojās, un līdz skolas vecumam bērna redze var normalizēties, ja vien mēs tam netraucējam notikt. Tā kā tas ir ļoti pretrunā ar klasisko medicīnu. Jā, nu, mēs droši vien varam meklēt informāciju, kā šo metodi apgūt, bet šobrīd tikko ir iznākusi arī jūsu grāmata. Varbūt pastāstiet, jo, ja būs interese, lai var, nu, gribam mēģināt atveseļot redzi, nu, ar ko jāsāk, jāmeklē jūsu grāmata. Šī ir mana grāmatiņa, bet viņa tagad izskatās otrādi. Jā, viņa saucās Atjauno redzi pats. Un es šo grāmatiņu rakstīju ar tādu domu, viņa man saucās Ceļvedis dabiskas redzes atjaunošanā, kur vispirms ir aprakstīts, kā veidojās redzes pavājināšanās, kāpēc, kāda ir cēloņa, kas notiek. Un pēc tam es ņēmu pa vienai redzes problēmas, redzes traucējumus un skaidroju, kā viņi radušies, un dodu katrai problēmai dienas grafiku, vingrinājumus, ko darīt no rīta to, pa dienu šito. Tās ir tādas tabuliņas katrai redzes problēmai, kur ir dienas garumā, nu, viņas kaut kā šādi apmēram izskatās. Tur ir, tas tā tikai ieskatam, tur ir rakstīts pa dienu vai vakarā, un tad ir pasākums vai vingrinājums, un tad cik ilgi viņu taisīt. Un visi tie, kas, teiksim, grib konkrēto savu redzes problēmu likvidēt, tad viņi paskatās to tabuliņu, kas viņiem būtu darāms, un tad viņi atšķir ir tāda sadaļa, kur ir vingrinājuma apraksti, jo vingrinājumi ir minēti tabulā, bet tur jau klāt nevar pielikt aprakstus. Tad ir liela nodaļa, kurā visi vingrinājumi ir aprakstīti, un tad vēl ir šāda lapuse, kur ir kvadrātkode, kur var tikt pie vingrinājuma palīglīdzekļiem, redzēt viņus un izdrukāt, un var arī klausīties meditācijas palmingu laikā. Palmings ir šis vingrinājums, kur liek rokas uz acīm, un tas ir visspēcīgākais atslābināšanās vingrinājums, un tā laikā ir ļoti svarīgi, lai mēs nedomātu citas domas, atslēgtu prātu. Bet nolikt prātu malā faktiski prot tikai tie, kas prot meditēt. Bet parasti cilvēkiem ir tā, uzliek plaukstu uz acīm, nu tagad gribētu atslābināties, bet tad iedomājas, vai man nepalika tur katliņš vārāmies, un cikos man tā kaimiņiena nāks, un ko es tur vēl bērniem neiedevu paēst. Tad pasākums ir izgāzies, jo tā vairs nav atslābināšanās. Un tāpēc ir šie ieraksti, kurus man mudināja ierakstīt visi mani klienti un skolnieki, jo viņi saka, ka tu mums stāsti kaut ko, tad mēs varam atslābināties, bet kad nē, tad viņi netiek galā. Un tāpēc tur ir ļoti dažādi tie stāsti. Ir palmings iesācējiem. Ir tāds, piemēram, atceries skaidro redzi bērnībā, tad tur ir svētceļojums, tad ir kaut kādi ceļojumi, tur pavasarī, rudenī, un arī tāda drusku fantāzija. Daudz kas tāds, ko katrs var izvēlēties pēc savas patikšanas, viņi ir arī dažāda garuma, jo sākumā, teiksim, cilvēks palmingu nevar uztaisīt 10 vai 15 minūtes, viņš labi 5 minūtes var noturēt. Nu tā, te ir tātad visi vingrinājuma apraksti, un tad ir ieskats arī par kataraktu un glaukomu, bet es esmu tur minējusi, ka tās ir tādas patoloģijas, kas ir, ar kurām ir jāstrādā individuāli konsultanta uzraudzībā, tāpēc es šeit dodu tikai tādus vispārējus ieteikumus, ko jūs varat darīt, lai nepaliek sliktāk. Un tad ir, tad ir arī autors saraksts, un tad ir tāda nodaļa, kas saucās pieredzes stāsti, ko man cilvēki ir atsūtījuši savu pieredzi, kā viņi ir sākuši strādāt ar redzes atjaunošanu un cik viņiem kā ir veicies un kā viņi tagad bez brillēm dzīvo. Tur viena daļa ir tieši mani skolnieki arī un tā. Bet
ja ir tiešām tādas nopietnākas problēmas un vajag to individuālo konsultāciju, tad kur var atrast šos konsultantus? Jā, tad ir jāiet uz tādu saiti acudraugi.lv. Acu draugi, vienā vārdā, acudraugi.lv. To ir izveidojuši tie mani skolnieki, dabiskas redzes konsultanti, un tur ir minēti pasākumi, kas patreiz notiek. Teiksim, šobrīd notiek dabiskas redzes atjaunošanas nometne 4 dienas, un tur ir visi tie konsultanti minēti, un tur viņiem ir kontakti, un tad vienkārši viņiem zvana vai raksta un vienojās par kaut kādu tikšanos. Tāds tas ceļš. Un arī grāmatiņi. Jā, grāmatiņi ir citā saitē. Grāmatiņi ir Es ielikšu tādās. saitīti klāt, lai var atrast, jo es arī mājaslapā jau ieliku un sūtot ierakstu. Jā, tad jūs zināt. Klāt, Jā, lai uzreiz var atrast, jā. jā. Nu jā. Un tad vēl es par to grāmatu gribēju teikt, es viņu rakstīju ļoti ilgi, jo man visu laiku bija sajūta, ka man nav pietiekuši vēl pieredzes un tā, bet es viņu ļoti loloju un gribējās, lai viņa ir ērta, lai viņa nav liela, lai viņai nav cieti vāki, viņa ir tāda mīkstiem vāciņiem. Un man ļoti svarīgi likās tas, ka viņai ir tā spirālīte, jo, ja jūs, teiksim, veicat kaut kādu vingrinājumu, nostājaties, gribat izlasīt, tad ir ļoti svarīgi, ka to grāmatu var nolikt, un viņi nevarās ciet, un jums viņa nav varu jālauž. Un tad man viņai ir apaļi stūrīši, lai jums viņa nenomuļājās. Nu, visādā ziņā man gribējās, lai tiešām ir prieks par šo grāmatu, un es esmu jau arī diezgan labas atsauksmes saņēmusi. Nu, izskatās arī, jā, tāda ļoti apmīļota un izlolota. Jā, tāda viņa ir, jā. Man liekas, brīnišķīgi tas, ka ir tie kvadrāti kodi, jo mēs tur tiekam pie tiem resursiem. Nu, es saprotu, tas ir internetā, tie meditācija ieraksti, ja? Jā. Jā. Nā, tas jā, tā ir tāda interneta lapā, un tur tie ieraksti ir. Un, ja jums, nu, jūs ieiet tajā ar telefonu un varat klausīties, bet ja jūs negribat klausīties ar telefonu, jūs jau varat pierakstīt to lapu un ielikt datorā, un tad klausīties datorā. Tā kā, ja vien cilvēks kaut cik darbojās ar datoru, tad tā nav problēma. Nu, protams, tas nederēs ļoti veciem cilvēkiem, kas vispār no telefoniem un datoriem neko daudz nesajēdz, bet tad, nu, šoreiz ir tā, kā ir. Jā, man ļoti ērti un ļoti forši. Un, jā, par to ir skaidrs, ar ko es noteikti arī šo grāmatu iegādāšos un mēģināšu tikt vaļā no brillēm. Jā. Man nepatīk, ka mani brilles jānēsā. Bet cik jums ir dioptrijas? Man tikai priekš lasīšanas, priekš datora, man ir tie kaut kādi +2 laikam. Man nav tā kā baigā problēma, bet vienkārši arī vecuma. Jā. Un tikai priekš darba, jo ir bijis visu mūžu darbs pie datora, profesionāli, tā kā profesijā. Un saistībā ar to arī mans jautājums ir nākošais. Nu, kā mēs ikdienā to redzi sev pašas bojājam un ko mēs varam darīt, lai mēs, piemēram, mēs atvesļojam šo redzi, bet, nu, kaut kādi atkal tie sliktie ikdienas gājieni, kas mums atkal var bojāt redzi. Nu, jūs jau saprotiet, uz ko es velku, par ierīcēm un tā tālāk. Jā, nu pirmkārt jau ir tas, ka visiem tiem, kas strādā pie datora, savu pavājināto redzi nevajag teikt, ka tur dators ir vainīgs. Datori jau tagad ir labi un moderni un arī ar filtriem. Jūs pašas esat vainīgs, ka jūs neatpūtinat savas acis. Ir tāda saite, var uzlikt datorā tādu atgādinošo gongu, kuru iesaku uzlikt ik pa 20 minūtēm, nu, bet ne vairāk kā pusstundu. Un tad ir tā, jūs mierīgi kaut ko strādājat, un viņš tā klusi nozvana, bum. Jūs turpināt strādāt, tad viņš nozvana, bum. Un tad, nu, vajag būt tik apzinīgai, ka pagrūst to datoru malā, vienkārši atslābināties, kārtīgi pamirkšķināt acis, paskatīties tālumā, tuvumā, izapļot plecus, dažādā veidā izkustēties. Nu, ir konkrēti ieteikumi, ko darīt, bet es saku tā, dari jebko, kas tev atslābina. Tu vari mest kūleni, tu vari stāvēt uz galvas, vari dziedāt, ja strādājat mājās un neviena nav, kliedziet.
kārtīgi izkliedzieties, un jūs būsiet pārsteigts, ka jūs vairs neprotat kliegt. Jo mēs to nedaram, mēs tikai bērnībā kliedzām, bet tas atraisa, tas atbrīvo, tas nodzen stresu. Tātad ik pa 20 minūtēm vai pusstundai uztaisīt pauzīt. Viņai nav jābūt garai, 2 minūtes arī jau pietiek. Un turpināt strādāt. Nu, protams, ir jāievēro tur pareiza sēdēšana, taisni, nevis kaut kā šitā vai tā, ekrāna leņķis, pietiekams apgaismojums, apgaismots tas materiāls, kuru skatāties. Ja, teiksim, strādājat datorā, vēl kaut ko skatāties, labam apgaismojam jābūt. Tas būtu par darba datoru. Un vakarā kādas 20 minūtes palaist acis kaut kur tālumā, un tālums tas ir vismaz puskilometrs, necenšoties neko saskatīt, bet vienkārši, kā es saku, palaid acis ganībās. Un tad bieži vien izdodās palaist viņus pilnīgi paralēli, jo, kad skatāmies, mēs jau vienmēr kaut kā bišķi savirzam kopā, izdodās palaist paralēli, tad jau attēls pazūd. Viņš dubultojās un kļūst miglains, un tas nozīmē, ka tai brīdī jūs varat atslābināties. Tā ir acu atslābināšana, ļoti vienkārša, bet ļoti iedarbīga, un to vajadzētu katru dienu. Tas bija par darba datoru. Un, protams, tas pats attiecās arī uz citiem tādiem sīkiem darbiņiem tuvumā, ja jūs adat, tamborējat vai vēl kaut ko knibināties tā. Bet tad ir skatīšanās veids, skatīšanās maniere, kas būtu jāapgūst visiem un jāizveido kā paradums. Nereti mēs skatāmies diezgan tādu stingu skatienu, nekustīgu. Un tas veicina tādu miglainu attēlu un arī bremzē visu apasiņošanas sistēmu. Skatienam ir jābūt ļoti dzīvam un kustīgam, un ir jāsaprot, kas izriet no acu uzbūves, ir centrālā redze un sānu redze. Un centrālo redzi veido ļoti neliels skaits fotoreceptoru, nevis neliels skaits, bet neliels laukumiņš, skaits ir milzīgs. Mēs nevaram skaidri redzēt visu priekšā. Mēs varam skaidri redzēt, kad lasam uz A4 lapas normālā attālumā 2-3 burtiņus parasto izmēru. Jo tālāk skatāmies, jo platāks leņķis aiziet, bet vienalga, ja jūs skatīsieties arī 3 metru attālumā, nu kaut kāds šitāds laukumiņš būs skaidrs. Pārējais jau ir drusku miglaināks, jo tur jau parādās sānu redze. Un šī centrālā redze, tuvumā, tālumā, viņa ir jātrenē, apzinoties un skatoties īsi, asi, konkrēti. Es to saucu par knābāšanu, tad ir vieglāk atcerēties. Iedomājieties, ka jūs esat, vistiņa cālītis, kaut kas tāds. Un visus, ko jūs skatāties, jūs tā noknābājat šito, to. Jūs varat pamēģināt, tagad jums varbūt uz pretējās sienas ir kaut kas, ko jūs varat paknābāt. Teiksim, ja skatītos uz gleznu sākumā, jūs viņu tā kā ieskicējat visu, ar visu galvas kustību, to bildi paņemat, un tad sāciet knābāt šitā pa vienam mazam punktiņam. Un tāpat arī dariet, kad jūs ar kādu cilvēku runājat. Ieskicējiet viņu kopumā un tad sāciet knābāt. Viena acs, otra, deguns, mute, aus, visu šitā. Un jūs jutīsiet, cik attēls kļūst skaidrāks. Tāpēc, ka tādā veidā mēs trenējam to centrālo redzi. Ja ir dzirdēts tāds vārds makula, makulas deģenerācija, varbūt kāds ir dzirdējis, kas ir tāds laukumiņš acu aizmugurē, kas nodrošina to skaidro redzi. Un ja tā makula jau ir palikusi vāja, ja jums ārsts pasaka, viņi ir jātrenē. Un šis ir tas veids, kā mēs trenējam visur. Ejam pa ielu, knābājam visus cilvēkus, visus logus, visas mašīnas. Kad braucat pie stūres, knābājiet, skatieties uz ceļu. Nu, pilsētā nē, bet ja braucat ārpus pilsētas, protams, jūs redzat ceļu, bet paknābājiet sānu skatu spogulītī, atpakaļ skatu spogulītī, bišķīt tur, bišķīt kur, pamaniet visu, kas apkārt ir. Lai nebūtu tā, ka jūs izbraucat cauri, es nezinu, mežam, un neesat pamanījuši, ka tur ir 3 priedes nogāzušās. Tas jums ir jāredz, viss ir jāpamana, jāgrib saskatīt. Protams, nenovēršam uzmanību no ceļa, bet skatāmies uz visu laiku knābājam. Un tam ir jākļūst par paradumu. Pie tam tā knābāšana, viņu var vieglāk izmēģināt tā, ka pieliek šitā roku klāt, un tad mazo pirkstiņu liek uz to objektu, ko skatāmies, šitas ir nekustīgs.
bloks, un tad jūs sapratīsiet, ka galva ir jāgriež līdzi. Nevis tikai acis šitā, tas nekur neder. Galva visur līdzi, un tad mēs kustinām sprandu, veicinām asinsriti, veicinām acu apasiņošanu. Tas būtu, un, protams, arī mirkšķināšana. Ļoti bieži un ļoti viegli, tā kā tauriņu spārniņi. Mirkšķināšana katru reizi restartē redzi, un viņa jums palīdzēs tikt vaļā no sausās acis sindroma un no asarošanas. Jo acis ir sasprindzinātas, un tie šaurie vadiņi, kas nodrošina acu šķidrumu cirkulāciju, viņi saspiesti, loģiski. Un tad acu šķidrums krājās vai nu priekšpusē vai iekšpusē, un veidojās glaukoma un tā tālāk, bet ja jūs acis mirkšķināsiet, jūs visu laiku atbrīvojat, atslābinat to sistēmu, vadiņi atjaunojās un kļūst resni, un viss šķidrums cirkulē. Nu, tās pamata lietas - pauzes, raudzīšanās tālumā, mirkšķināšana, knābāšana. Un tad, protams, vispār kustīgums kā tāds ļoti būtiska lieta arī pauzēs un arī dzīvē visur. Un kas attiecās, jūs jautājat par diētu, piedomājiet pie cukura, taukiem un, kas tas trešais bija, miltiem, baltie milti, baltais cukurs, sliktie tauki. Tos vajag ierobežot jebkurā gadījumā. Bet citādi tā, ēdiet mellenes, cik lien. Jā, tieši gribēju teikt arī, kad ir dzirdēts, kad iesaka īpaši kādus vitamīnus vai minerālu vielas redzes veselībai. Par šo jautājumu stāsta Silvija Ābele, ka redzēja pirmkārt ir ļoti svarīgi A vitamīns, ko sauc par retinolu, un retina ir aizmugurējais slānis, tā kā to var atcerēties. Bet ļoti svarīgs ir arī tādi antioksidanti, luteīns un zeaksantīns. Un šis luteīns ir mellenēs, un tāpēc saka, ēdiet mellenes, bet, lai viņu saņemtu pietiekamā daudzumā, un it sevišķi ar gadiem, tad baidos, ka tik daudz spaiņus jūs pa sezonu neapēdīsiet. Un tāpēc es iesaku, var dabūt, man liekas, tas ir kaut kādu ziemeļu valstu produkts, kas ir luteīns acīm. Viņam varbūt ir vēl kaut kas klāt, varbūt ir zeaksantīns vai astaksantīns klāt, bet luteīns pats par sevi to droši var pirkt kaut kādas tabletītes un palietot. Jo ar to mēs veicinam tieši tās aizmugurējā slāņa veselību, tādu nodrošinam arī to ultravioleto staru filtrēšanu, jo acī aizmugurē ir šis ultravioleto staru filtrs, tā kā teikt, ka noteikti jānēsā saulesbrilles, jo citādi jūs pa daudz saņemat šo starojumu, īsti nav patiesība. Acis pati filtrē. Dieviņš taču mums visu ir sakārtojis, lai mums viss būtu tā kā nākās, un viss var atvesļoties. Un jāapzinās, ka acu šūnas atjaunojās 48 stundās. Neviena cita ķermeņa daļa nav saņēmusi šādu ātrumu šūnu atjaunošanai, tikai acis, redzes sistēma. Un ja jūs to apzināties, un, piemēram, jums ir kaut kāds defekts, protams, arī tāpat katarakta un glaukoma, un jūs, teiksim, meditācijas laikā iztēlojaties, sajūtat, ka jūs liekat šīm šūnām atjaunoties veselām, tad tas var notikt. Jo ir tā, ja cilvēks katru rītu saka, man tā katarakta, viņš jau uzliek to programmu, un tās šūnas atjaunojās tieši tādas, kā viņš nosauc. Un to mēs bieži neapzināmies, arī ar citām vainām tā ir. Bet ja mēs programmējam sev veselību, veselas šūnas, tas var notikt. Un par šo jautājumu, ja kāds ir lasījis Joe Dispenzas grāmatu, tu esi placebo? Nezināt? Dispensa dzirdēts ir, protams, jā, bet tieši šo grāmatu neesmu gan lasījis. Tā grāmata tā ir obligātā literatūra, es gribētu teikt. Tāpēc, ka šajā grāmatā viņš pierāda ar smadzeņu skanējumiem, zinātniski izpētījis, kā notiek smadzeņu neironu jaunu ceļu atrašana un impulsu sūtīšana uz to vietu, kur vajag dziedināt. Turpat cilmes šūnas tiek novirzītas, lai atjaunotu, viņš pats atjaunoja savu sadragāto mugurkaulu, piemēram. Mēs to visu varam.
Un tās 48 stundas, es to saku tāpēc, lai jūs zinātu, bet ja vien jūs visu laiku apzināties, ka jums ir kaut kāda redzes problēma, nekas jau nemainīsies. Mainīsies tad, kad jūs mainīsiet to savu uzstādījumu. Manas acis var būt veselas, manas acu šūnas var atjaunoties veselas, un tas notiek. Ka jūs ar to strādāsiet, tad tas arī būs. Brīnišķīgi, un es jau arī domāju, ka Dievs mūs neradīja ar brillēm. Jā. Un daudzas lietas cilvēks pats savā dzīvē bojā. Un jā, es tā kā pa lielām laikam esmu visu pajautājusi, ko es ļoti vēlējos par acu draugiem, par nometnēm. Viss jau man jūs izstāstījusi, kas man arī uz lapiņas pierakstīts. Vēl pirms jautājumiem es pieminēšu to, kad, ja es pareizi sapratu, kad jūs uzstāsieties veselību kā process lielajā konferencē rudenī, ja? Jā, pie Kaspara Vendeļa. Jā. Jā, tātad es arī vēlreiz atgādinu mūsu sakotājām, klausītājām, kuras klausījās Kaspara Vendeļa webināru, kas bija arī mums, ka viņš apsolīja, man tur kaut kur ir pierakstīts vēl kodiņš, ar kāda mums ir iegādājums biļetes ar atlaidi mūsu kopienas dāmām. Es to arī vēl atgādināšu, tā kā es arī esmu nolēmusi noteikti šo konferenci nelaist garām, jo tur noteikti būs daudz vērtīgas informācijas. Jā, cik es saprotu, tā ļoti interesanta konference. Tur daudz kas, jā. Publicējot un nosūtot šo ierakstu un publicējot viņu internetā, es noteikti tā kā atgādināšu gan par šo atlaidi, gan par svarīgajām saitēm. Un es domāju, ka šobrīd mēs varam ķerties pie jautājumiem, pie tiem, kas ir jau iesūtīti iepriekš, un es domāju, ka te arī vēl būs kādi jautājumi, lai mēs varam izņemt. Mums nav ierobežots laiks, bet lai mēs pārāk neaizvelkamies garumā, ķersimies pie jautājumiem. Jā, es tad nolasīšu. Pirmais jautājums, vai es būtu ar mieru braukt uz klubiņu tikšanos Aglonā? Nu, nē, mīļie. Es esmu tādu aktīvo darbību beigusi, un ja kāds grib uzaicināt speciālistu pie sevis, lai pastāsta, iet uz Acu draugu LV, sazinieties ar maniem skolniekiem un atrodiet, kurš jums aizbrauks un pastāstīs šo lietu. Es vienkārši to vairs nedaru. Otrs jautājums, kāpēc tieši ap 50 sākās redzes pasliktināšanās, un tāpat laikā ir cilvēki, kas redz bez brillēm līdz 80 gadiem, vai to nosaka gēni? Mans viedoklis ir tāds, ka gēni nosaka to, ka cilvēkam vispār ir tendence, piemēram, uz redzes problēmām. Citam ir kaut kāda vājā vieta sirds, citam ir vājā vieta plaušas. Bet gēni noteikti nenosaka to, ka jums ir tuvredzība vai tālredzība. Gēni nodod tālāk, ir tāds pigmentozais retinīts, iedzimt acu slimību, kuras rezultātā kļūst akls. Bet arī ar to viena sieviete tika galā, un viņa uzrakstīs grāmatu par to. Bet kāpēc pēc ap 50 pavājinās? Es gribu teikt, ka tas notiek ātrāk, un vispopulārākā pavājināšanās ir ap 40, ko es jau pieminēju. Kāpēc tas notiek? Tāpēc, ka cilvēki ar gadiem kļūst tādi lēnāki, slinkāki, nevīžīgāki, un piedevām vēl par visu rūpējās, par visu ķermeni, par visam, nu, teiksim, iet uz dažādām vingrošanām, iet uz masāžām un kop savus nadziņus, matiņus, actiņas, visu, bet ne acis. Un vienkārši uzskata redzi par pašsaprotamu lietu. Un nodarbina acis no rīta līdz vakaram un neatpūtina. Nu, tad vienreiz jūs arī par to dabonat. Acis parāda, ka viņas vairs nevar izturēt, jo jūs par viņām nerūpējaties. Un tas galīgi nav noteikts, ka tā ir jābūt. Nu, ārsti saka, ar gadiem redzes pavājinās, bet tas nav noteikts, un es pazīstu cilvēkus, kas visu mūžu, un interesanti tieši laukos, cilvēki, kas visu mūžu dzīvo bez brillēm un normāli redz, bet parasti tie cilvēki ir tādi, viņi ļoti viegli dzīvo, viņi viegli uztver dzīvi, viņi ar humoru uz visu skatās, un viņi pasmējās par sevi paši. Tas ir tas, kas ļoti palīdz
uzturēt atslābinājumu, jo redzes pavājināšanās ir sasprindzinājuma rezultāts. Bet ja cilvēks dzīvo viegli un piedāvām arī pietiekami kustīgi un aktīvi, un kā Ragdzie Agnes teica, pofigistiem visvieglāk dzīvot, viņi neko neņem galvā. Bet ja mēs turam sevī visas negatīvās emocijas un ļoti daudz ko pārdzīvojam, pārmetam un nepiedodam, tad redz aiziet. Tā es uzskatu par šo jautājumu. Un šis pats cilvēks jautā arī tā, vai iespējams izvairīties no redzes zaudējuma vecumā tūskas dēļ redzenēm. Aprakst gadījumu, ka tā bija. Es neesmu no cārsts, un es neko nezinu par tūsku redzenē, godīgi pasaku. Varētu jau, protams, ņemt un lasīt un pētīt, bet kā lai saka, tas nav vairs tas lauciņš. Un te cilvēks raksta, ka tūsku apturēja ar injekcijām, bet redze neatjaunojās, jo nervs nospiests un atmiris. Un te es gribu atgādināt dispensu. Acu šūnas atjaunojās 48 stundās. Nervs nospiests un atmiris. Ja cilvēkam ir saņemšanās un ticība, viņš var strādāt un likt tam nervam atjaunoties. Nervu šūnas atjaunojās visā organismā. Agrāk teica, ka nervu šūnas neatjaunojās, bet tagad atjaunojās. Man pašai bija tāds gadījums, es cietu smagā avārijā un man visa kāja sadauzīta un ceļgals palika nejūtīgs. Un man viena ārsts teica, ka tur neko nevarēs līdzēt. Es visu atjaunoju. Ar samīļošanu, parunāšanos, mūsu visi orgāni, starp citu, runājās ar mums, atsaucās, un es iestāstīju tam celītim, ka man viņš ļoti vajadzīgs, un viņš man ir atkal dzīvs un kustīgs, un viss ir kārtībā, bet tāpat ir jāstrādā ar šīm atmirušajām nervšūnām. Bet tas noteikti ir ļoti smags darbs, ilgstošs, un pats grūtākais tur būtu koncentrēties uz to, ka visu laiku likt un domāt tām šūnām atjaunoties. Un tiem, ja kāds to grib darīt, tad noteikti jāizlasa dispensas grāmata, ko es pieminēju. Jo tā vienkārši, saprotiet, ja mēs ar prātu sakām, mana šūnas atjaunojās, viņas tur smējās, nekas nenotiek. Tas ir jādara ar sirdi. Sirds čakrā mums ir daudz lielāka enerģija kā smadzenēs. Un šīs lietas, tāda šūna atjaunošana, savas veselības sakārtošana ir jādara caur sirdi, ar dvēseli. Tas nav ar prātu izdarāms. Ir tāds autors Gregs Bradens, kurš arī saka par to, ka ja mēs teiksim, cilvēki, kas netic, ka redzi var atjaunot. Un ja viņš apzināti grib mainīt šo pārliecību, noticēt un strādāt, tad viņam ir jāstrādā ar savu sirdi. Jārada tā pārliecība sirdī. Jo ja viņš domās tā, labi, es mainu pārliecību, es tagad ticu, ka tas ir iespējams ar prātu, tas nekas nav. Ir jābūt tā, ka tu nakts vidū pamosties un tev sirdī ir pilnīgi droša pārliecība, jā, es to varu. Tad jūs esat mainījuši savu pārliecību. Nu, tas ir aicinājums tiem, kas grib strādāt tādā līmenī. Jo mēs jau varam strādāt vienkārši fiziskā līmenī, vingrināt acis, grozīties tur tā un šitā, un uzlabojums jau būs. Bet tad nāk tas līmenis, kas saistās ar emocijām, ar sirdi. Un tad jau ir jāstrādā, tādām augstākām vibrācijām, varētu teikt. Un tas tad ir jāapgūst. Tā, vēl viens jautājums. Vai iespējams ar acu vingrinājumiem mazināt acu spiedienu? Nu, protams, elementāri. Ja jūs veiksiet katru dienu palmingu, tā kā ir aprakstīts grāmatā, un klausīsieties šīs meditācijas, es domāju, tas ir nedēļas jautājums, un acu spiediens normalizēsies. Man bija viens cilvēks, kas atnāca uz 3 nodarbībām, jo pēc tam viņam bija jābrauc uz ārzemēm strādāt. Viņam bija glaukoma un ļoti augsts acu spiediens. Viņš pēc tam man atrakstīja, ka viņam jau ir pilnīgi normalizējies acu spiediens un glaukoma jau daļēji zudusi. Jo glaukoma ir paaugstināts spiediena rezultāts. Un tātad, jā, tas ir iespējams, un tas ir faktiski, man liekas, viens no vienkāršākajiem darbiņiem, ko izdarīt.
Nākošais jautājums. Vai redzi var atjaunot arī 60 gados, ja brilles valkātas no skolas gadiem? Nu, protams, tikai vajag to gribēt un vajag darīt. Un vajag darīt tā, kā ir rakstīts, nevis tikai šo, to, jo ir cilvēki, kas paskatās, un teiksim, varbūt tur ir diezgan garš saraksts, ko tev vajadzētu pa dienu darīt. Un liekas tā, nē, nu tik daudz es nevaru, es kaut ko maz drusciņu. Un ar to ir par maz. Ir reizēm tā, ka kāds vingrinājums ļoti nepatīk, tad viņu var atlikt un sākt vēlāk. Bet šis vingrinājums palmings, ko es nosaucu, nu, tas ir obligātais. Viņš nevar nepatikt, tas ir obligāti jāveic. Tas bija par redzes atjaunošanu. Man ir pieredze, jā, viena sieviete, kurai bija apmēram kādi 64 gadi, viņai bija tuvredzība -5, un viņa sāka, un, protams, viņas pirmais jau ir pamēģināt dzīvot bez brillēm, noņem brilles, dari mājas darbus, nu tas ne tas, ka tu daudz ko neredzi, bet atļauj sev redzēt, atļauj sev saskatīt. 80% briļainīši varot redzēt arī bez brillēm, ja viņi ļauj. Ja viņi ļauj sev saskatīt un grib saskatīt. Un šī sieviete, nu, viņai kāds gads pagāja. Viņa ļoti nopietni veica visus vingrinājumus, un beigās viņa bija iegādājusies viens ļoti viegls brillītis, ko viņa nesāja līdzi kabatā, ja gāja uz teātri, ja gribēja kaut ko bišķi skaidrāk saredzēt tajā procesā. Vispār, jā, viņa tik vaļā no brillēm, un te ir tas, ko ļoti var palīdzēt caurumbrilles. Šitādas brilles, kurām nav stikli, bet plastmas ar caurumiņiem. Un šīs brilles, kad uzliek, tad var skaidri redzēt, tuvredzīgs cilvēks redz tālumā un tālredzīgs redz tuvumā. Šīs brilles arī var iegādāties tanī pašā vietā, kur tā grāmata, un viņas palīdz atslābināties acīm, tāpēc, ka nav priekšā lēcas, kas visu laiku notur acis vienā konkrētā pozā, saspringzinājumā. Tā, un pēdējais jautājums - redzes saglabāšana pēc 50, ņemot vērā, ka ir artrīts. Es neesmu nekad dzirdējusi artrītu kā iemeslu redzes pavājināšanai. Es zinu, ka daudzi saka, ka ja ir cukura diabēts, tad ar redzi ir problēmas. Bet metodas autors beidz apraksta gadījumu, ka pie viņa atnāca sieviete ar cukuru diabētu un vāju redzi un ļoti labi atjaunoja redzi. Un cukuru diabēts arī samazinājās. Par artrītus vienkārši nav man tādu ziņu, ja arī neesmu lasījis, ka kādām artrīts būtu ietekmējis redzi. Vienkārši vajag kustēties, veikt visus vingrinājumus, un es domāju, ka izdosies. Tas ir viss no šiem jautājumiem. Varbūt, ka ir vēl kādi citi jautājumi. Jā, šeit es redzu, ka pēdējais jautājums bija, vai šī grāmata Dispensas ir latviešu valodā. Es atradu, ka viņa ir latviešu valodā. Viņa saucas To esi placebo. Jā. Es redzu, ka viņa ir Jāņa Rūtas grāmatnīcā. Bet es varu piebilst, ka man ir šīs grāmatas elektroniskā versija, un es varu viņu jums nosūtīt. Brīnišķīgi, tad jūs variet nosūtīt saiti, vai es varu arī padalīties tagad? Jā, jo, nu, varbūt tas nav labākais variants, kā lasīt, bet varbūt ne katrs var nopirkt grāmatu, un tad var palasīt. Nu, es uzskatu, ka tā grāmata ir pilnīgi apvērsums un ļoti labs piemērs, kā var strādāt. Tā, protams, nav par redzi, bet tā ir par cilvēka spējām. Jā. Jā. Jā, tad mums saka lielu paldies. Antra laikam, ja varētu saņemt šo elektronisko versiju. Nu, es pati izmantoju biblioteku, tā kā es arī meklēšu bibliotekā šo grāmatu. Un vēl ir jautājums, cik ilgā laikā var notikt redzes atjaunošanās ar vingrinājumu palīdzību, jautā Margarita. Jā, to daudz jautā, un tad es atbildu, tas ir tik ļoti individuāli. Ir cilvēki, kas pēc pirmās ievada nodarbības jau ir palaiduši visu vaļā un redz. Ir cilvēki, kas atbrauc uz 4-5 dienu redzes nometni un pilnīgi atjauno redzi, brauc mājās bez rillēm. Bet ir cilvēki, kas, teiksim, iziet šo 6 nedēļu kursu, un viņiem redzi jau ir stipri uzlabojusies, un tad vairs nav neviens, kas viņus dzen.
un viņi vairs īsti neko nedara, un tā redz aiziet atpakaļ. Un tāpēc ir ļoti grūti pateikt, nu, man šķiet tā, ka tādu mērenu tuvredzību, tālredzību pusgadu laikā noteikti var sakārtot. Pie nosacījuma, ka jūs tiešām apzinīgi darbojaties, bet atceraties, ka tā darbošanās nedrīkst būt tāda sevis izdzīšana, sevis piespiešana. Un ja ir tā, teiksim, grāmatiņā ir grafiks, dienas grafiks, ko darīt, un ir kaut kā, ir jūs pieceļaties, un tā sajūta ir tāda, nē, šodien es neko nevaru. Nu, brīnišķīgi. Atļaujiet sev vienu dienu paslinkot, bet tas nevar būt bieži, bet nevajag sev piespiest, ja neko nevar izdarīt. Jo šie vingrinājumi visi ir uz atslābināšanos, un ja jūs sev piespiedīsiet, būs pretējs efekts. Bet tie, kas regulāri vingrinās, jā, nu pie smagākām problēmām, es domāju, gada laikā, manai mammītei bija 90 gadi, kad viņa izmēģināja šo metodi. Viņai bija brilles lasīšanai, un viņai ļoti asaroja acis, un viņa lietoja saulesbrilles pat krēslainā dienā. Un man liekas, ka bija kāds pusgads pagāja, ka viņa tika vaļā no visām brillēm, no asarošanas, no saules brillēm. Nu, saprotiet, ja cilvēks ir pieredzis pie saules brillēm pat pelēkā dienā, nu, tas ir graujoši acīm, redzēji. Un tad ir pamazām jāradinās, un tur ir, piemēram, tāds variants, ja jūs iziet ārā un jums žilbst acis, tad ļoti ātri mirkšķiniet un drusku groziet galvu, un tā žilbināšana ies mazumā. Vienkārši ar to ir jāstrādā, bet ja tu nonāc līdz tam, ka tev vairs saules brilles nevajag, tad tā ir brīnišķīga sajūta, staigāt saulē, visu skatīties, uzņemt saules gaismu. Un to visu var, un es vienkārši minu to piemēru, cilvēkam bija daudz gadu. Un tā kā tādi 60 vai 50 gadi nav galīgi sīkums. Nu, ļoti iedvesmojoši un iedrošinoši, jo, nu jā, man ir tas sāpīgais jautājums, kad, nu, pie stūras braucot, kad saule spīd pretīm, nu, tad gribot, negribot, jo Jā. es jau biju dzirdējusi, arī Silvija Ābele vienā no savām intervijām, no sarunām teica, ka viņa nelieto saules brilles, un viņa nekad nav bijušas brilles, tāpēc. Jā. Bet, jā. Bet, nu, ja jūs braucat un pretī spīd saule, jā, tas ir, ziniet, kā es daru? Es pieceļos sēdeklī pusstāvus, lai man tas širmīts tomēr aizsedz to sauli. Nu, tas nav labākais variants, bet es nezinu, jo, manuprāt, pat saules brilles tur īsti nelīdz, jo tas ļoti spoži viņi spīd. Jā. Un iespējams, ka arī ar šīm caurumbrillēm varētu mēģināt un būtu vieglāk, jo viņas var lietot kā saules brilles. Bet, nu, tie ir tādi ekstrēmie gadījumi, un braucot ar mašīnu, protams, ka ir izņēmumi, gan brilles, gan saules brilles, jo tā ir cilvēku, ne tikai jūsu pašu, bet arī pretimbraucēju drošība, un tas ir svarīgi, jā. Jā. Labi, skatos, ka vairāk laikam jautājumu nav, tikai mums saka liels paldies, dalībnieces. Paldies par šo iespēju, ko jūs man devāt, man prieks, ka kādam tas interesē. Un labprāt pastāstu. Es domāju, ka noteikti. Un arī tām dāmām, kas netika klātienē, kas skatīsies ierakstu, noteikti noderēs. Un te turpina nākt paldies, paldies, un ikoniņas. Jā. Tā kā liels paldies. Un es no savas puses varu teikt, ka es guvu ļoti arī tādu iedrošinājumu un iedvesmu ne tikai par redzi, bet vispār par to. Jā, par to, nu, mūsu attieksmi pret dzīvi un par to, kā vajadzētu dzīvot, kā vajadzētu uztvert dzīvi vieglāk, pozitīvāk. Jā, dzīvot viegli. Jā, un tas ir vajadzīgs ne tikai redzēji, protams. Visam, jā, tieši tā. Jā. Liels paldies, Vija, teikšu jums tā un jauku vakaru visām dalībniecēm. Paldies, visu labu!